Šādi viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kādas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atpirēja vai ne. Nu, brīd klausītāji un skatītāji esam pamodušies. Tajā foršajā dzīvoklītī redzējāt, ja? Nezinu, kāpēc plīti nedarbojās, arī vakar ūdeni nemāca ieslēgt silto, bet šorīt viss darbojās, viss ir kārtībā. Te mums ir tāds brokastis galds uztaisīts, es te omletīti uzgatavoju, un reku mums te ir maizītes ar lasītu un sieriņas ar desiņu. Es biju dušā. Man sieva bija dušā. Es nezinu, kāpēc tas ir tik svarīgi. Man nebija ūdens. Vakar viņai nesot bijis ūdens, bet visā visumā fantastisks dzīvoklītis, tiešām tur tāds 78 eirīši. Ļoti labi, jā. Viss ir, viss darbojās. Nu tā, tagad mudīgi ēdam brokastis, mums jāskrien tālāk ir, jo šodien gribam laicīgi nonākt atpakaļ viesnīcā, lai meitenes var papeldēties basei. Orioles. Par ko jautājums? Kā kājas meitenes sāp šodien? Man nē. Sāp šodien? Viņi izskrit no gulci, tu redzēji? Un rāpoja. Ēriks šodien izgādās no gultas un rāpoja. Viņa teica, kājas sāp. Es vispār neko neteicu. Tu neteici, tu izskrit vienkārši. Krītot nerunā. Tas arī viss. Mēs ēdam. Ko vēl gribēju izrādīt jums bišķīt, kādu mēs dabujām mašīnu, ar kur mums iedeva autonomā. Nu, auto ir briesmīgs. Šitāds te Nissans. Kā viņš tur saucas? Mikra laikam. Lūk, tur ir vienkārši nekādi. Pa nakti es braucu ar tuvajiem, nu kaut ko redzēt varēja, bet viņi visi ir tādi aizmigoti. Pie mums skata ar tādiem iziet nevar. Auto ir apskrāpēts no visām pusēm. Es nezinu, te kaut kas ir bijis siets un vests un nu, briesmīgs auto. Buktas ir visur. Bet ar visu to viņš iet tīri patīkami. Kalnos braukt augšā problēmas nebija. Šur tur vajadzēja ieslēgt pirmo un otro ātrumu, tā kā ļoti stāvs kāpums, bet visā visumā tīri apmierināts ar to auto esmu. Maziņš, jā, bet arī lēts. Te redzēsiet, cik viņš tur maksājas, tad neatceros no galvas, bet nu tā. Un 290 eirīši bija jāsmaksā drošības nav pa viņu, pēc tam atgriezīs apakaļ. Bet nu neko, tāds autiņš, ok. Reku parādīšu to mājiņu, kur mēs tā kā nonomājām, viņi izstās no āras šādi, tur apakšā reku varēja arī autiņu turēt, tur viņi atļauties saimnieki. Viņi ir reku tā kā četri dzīvoklīši mājā ir dzīvo, cik es saprotu, māsa un brālis, jo tā māsa mūs sagaidīja. Un tas saimnieks, tas ir tas brālis. Un te ir tā skatītas staigā arī, jā. Turisti brauc. Nu, mājiņa izstāstot šitādi te. Mums bija šitas apakšējais dzīvoklīts, attiecīgi 34. numurs. Un, reku, rakstīts, tur džeku sauc Eris, un tāpēc ir Eris Hauss rakstīts šeit. Nu, kaut kā tā, nu. Nu, visā visumā ļoti ok. Nu tā kaut kā, tā kā gribēju jums arī no āras pastāstīt, parādīt, cik forši tā mājiņa arī izskatās, jā. Tur ir tāds tālumā, reku forši kalns, skats no rīta izējot, reku arī tur tāds kalni. Mēs no viņiem vakar nolaidāmies lejā. Ok, tagad jā, tagad gan mēs maucam tālāk. Tā fūras pakaļa traucē skatu. Jā, tad es viņu apzīšu. Tā labi nevajag, es nevaru apgādāšu. Tā darīs. Mašīna nāk pretī, redzīt. Braucām uz kanjonu, gluži nemanot.
Atbraucām uz tādu interesantu kaut kādu pieminekli paskatīties. Grieķijas kalnainajā Epīras reģionā atrodas iespaidīgs piemineklis, kas veltīts Pindas sievietēm, vietējām iedzīvotājām, kuras Otrā pasaules kara laikā kļuva par varonēm. 1940. gadā Itālijas iebrukuma laikā šīs sievietes palīdzēja Grieķu armijai, nesot pāri Pindas kalniem smagus kravu maisus ar pārtiku, munīciju un medicīnas piedarumiem. Viņas riskēja ar dzīvību augstumā un sniegā, nereti piedzīvojot ievainojumus vai pat nāvi. Piemineklī attēlota sieviete ar somu pār plecu un akmeni rokā, simbols viņu slodzēm un drosmei. Šī statuja atrodas pie Vrisohorio ciema un kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem sieviešu pašupurēšanās simboliem Grieķijas vēsturē. Pindas sievietes netika apbalvotas ar ordeņiem, taču viņu nozīme bija izšķiroša Grieķijas aizsardzībā. Viņas tiek pieminētas ik gadu Grieķijas Ohidienā, godinot viņu ieguldījumu cīņā pret fašismu. Šis piemineklis atgādina, ka varonība bieži slēpjas klusā, neatlaidīgā kalpošanā. Ko braucam, skatāmies tādas kaut kādas klintas un skatāmies kaut kāds akmens tiltiņš, tāds stone bridge, kaut kāds kokošs moko, viņš tur saucās. Te būtu jābūt lejā arī ūdenim, bet ūdens kaut kā ir izpalicis. Laikam būs pabeidzies. Un saucās viņš. Tālu Grieķijas kalnos, kur migla no rītiem pieskaras ciprašu galotnēm, atrodas sens akmens tilts, Kokoros tilts. Tas ir tikai viens loks, bet kāds. Vientuļš, elegants, kluss un lepns, tas jau vairāk nekā 250 gadus savieno divus stāvkrastus pār Voidomatas upi, kura ūdens pilna ir agri pavasarī. Leģenda vēsta, ka vietējie ciemati reiz bijuši tik izolēti, ka ziema varēja nogriezt cilvēkus no pasaules. Tad kāda bagāta ģimene Kokoros nolēma uzbūvēt šādu tiltu. Akmeni pēc akmens meistari no ciema to veidoja, bez tehnikas, tikai ar rokām, un kad tas bija gatavs, cilvēki varēja atkal satikties, tirgū, baznīcā vai vienkārši gāja kājām pāri upei. Šodien tur staigā turisti, fotogrāfi un sapņotāji. Viņi apstājas, klusē, skatās lejup upē un augšup kalnos. Un kaut arī tilts vairs nav vienīgais ceļš, viņš joprojām stāv, kā klusais vēstnesis no cita laika, kad tilti nozīmēja daudz ko vairāk par ceļu, tie nozīmēja cerību. Ko ejam tādā mini pārgājienā, visi jau soļojam, man nullis nav, jo man ir jāfilmē ar droniem, kamerām, es apkāries un visu esmu karsts nežēlīgi, bet ejam apstīties kārtīgi interesanto punktu, kanjonu, kurš skaitās dziļākais pasaulē. Es nezinu, vai viņš ir lielākais vai kāds, Amerikā skaitās lielais kanjons, šis skaitās dziļākais pasaulē. Nu, tad jau kaut ko arī uzfilmēšu un varēšu arī parādīt. Šitā uz kartes izskatās tas dziļākais kanjons pasaulē. Varat rekutē QR kodu noskanēt. Nu neko, ejam. Mazākais bērns sacepies, satraucies par to, ka te nekā skaisti nebūs, bet nu, es domāju, kad viņi iespēju noķers, ka aiziesim līdz galam. Nu, tūlīt visu to arī redzēsim. Jā, tagad skatieties, kādas būs emocijas. Celiņš sakrāmās no tādiem akmenīšiem, kājas tās salauzt. Te jau vien ir interesanti. Pazīsimies bērni iespēju palītās. Prātīgāk lūdzu. Tuvojamies tai kraujai. Paskatīsimies, kā te izskatās. Oi, palis aizskrīt pa priekšu, mums te jākāpelē. Nu.
Alisai. Tu redzi apakšu, es neredzu. Jūs jocīgas, tur ļoti dziļš ir. Es neredzu apakšu. Tu redzi? Nu, nē. Nu tā, es jums te izstāstīšu, tās tur cenšās kaut ko pārvarēt. Ot šitā te tas kanjoniņš izstās. O, jē. Baigi. Tur, kur kalni pieskaras mākoņiem un debesis spoguļojas akmens sienās, slēpjas Vikos kanjons, Grieķijas dziļākā aiza un viena no lielākajām dabas svētvietām Eiropā. Tas nav tikai ģeoloģisks brīnums, tas ir laika noslēpums, ko cilvēks vēl joprojām nespēja līdz galam izskaidrot, tikai izjust. Stāvās kaļķakmens sienas slejas vairāk nekā 1000 metru augstumā, savukārt kanjona platums vietām ir tikai daži 10 metru. Šī ainava nevis kliedz, bet elpo klusumā. Zemāk kā smalka dzīslaina vēna plūst Voidomatas upe, tik tīra, ka tajā spoguļojas pat ēnas. Šajā vietā mūsdienas atkāpjas. Caur mūžzaļajiem kokiem vējš čukst senas leģendas par vilkiem un vientuļiem ganiņiem, par mūkiem, kas reiz paslēpās klintīs, un par dabas dziedējošo spēku, ko sajūt ik viens, kas dodas pāri kalnu takām. Tāpēc grieķi Vikos sauc ne tikai par aizas vārdu, bet par sirdsapziņas klusumu. No augšas tas izskatās kā zemes elpa, dziļa un neaptverama. No lejas, kā debesu vārti, kur laiks, cilvēks un daba saplūst vienā. Tikai daži soļi pa taku, un tu saproti, šī nav parasta vieta. Vikos kanjons ir pierādījums, ka pasaule vēl kaut vienā zemes stūrī ir neskarta. Sievai prāta nav, viņi izdomāja... Man zaudēja 42. Viņi izdomāja padejot dēns uz šitādu te. Es jums parādīšu. Nevajag aizmūs skatīties. Neaizties man. Te ir, redziet, kuku lejā. Vējš nav. Vējš nav. Nu, izskatās, ka tev aizmugurēja foto. Reku bitēm ir darbiņš. Kozols. Pagaid, es nobūvēšu. Tēlīgi. Ar tienīgi, cik mīlīgi. Gribēju piemetināt nedaudz pa vakardienu. Pa vakardienu gribēju piemetināt par to Olimpu kalnu. Jākāpj, visiem ir Olimpu kalnā. Tas ir to vērts, bet vajag obligāti nūjas, labus apaus un viss būs ok. Tas nav tik sarežģīts, cik izskatās. Bet jāieplāno, tas ir laicīgāk nekā mēs bijām, citā laiks pamāc. Nu, principā jāplānoja visu dienu. Augšā un lejā, bet nu, pats labākais variants ir uzkāpt augšā ar teltīm, pārnakšot un tad nākamajā rītā rāpties lejā. Jā. Nu tā kaut kā, nu, tagad var pavairoties reku šeit. Nu vot, un te paskatieties, pa kādu serpantīnu man jānobrauc lejā šobrīd. Šitāds te serpantīnu, nu tāds, karoči, ceļš iet līkloči, un, jā, bet ir iespaidi no kanjona iespaidi arī ir, nu, fantastisks, nu, tik skaists, nu, pasakai, nu, tas ir jāredz. To nevar ne uzfilmēt, ne parādīt, ne uzbildēt, neko nevar, tas ir jāsajūt un jāredz. Un jābūt tavs tai sajūtai,
ka tu tomēr ej uz to kanjonu. Tu ej uz to kanjonu, nevis apskaties grāmatā bildītē, jā. Nu, kaut kā tā, tas tā īsumā pieslēdzos, lai jums pastāstītu tos iespējas vakardienas un šodienas, jā. Kājas, protams, ir nogurušas visiem bišķīt, tur sāp, un ir kaut kā tur čīkstēšana, pikstēšana, jā. Bet mēs apzināti gribējām pirmās tās 2 dienas tos grūtākos maršrutus, un tad jau būs, nākamajās dienās jau būs relaks. Nu, ko, mēs tagad aizbrauksim uz vienu klosteru pastīties gan no ārpuses, jo tur ir iepriekš jāpiesakās un tādā garā, un tur tā pastāja pa tiem klosteriem maksā 35 eiro un jādzīvo tur ir 2 dienas uz vietas. Nu, kaut kā tā, tur pa 5 klosteriem var izstaigāties vai pat 5 klosteriem, jā. Tie klosteri atrodas augstu klintīs, bet, nu, to visu jūs vēl redzēsiet. Tā kā es domāju, būs interesanti arī tālāk. Nu, centīšos parādīt visu maksimāli labā kvalitātē un labi sapilnēšu, cik vien varēšu. Bet par šitiem te kāpšanu, es teikšu tā, pirmā dienā mēs kāpam Olimpā, meitene pīkstēšana nebija. Viņas smējās, jautrojās, izbaudīja, tas jau bija piedzīvojums, bija ar nūjām, pīkstēšana sākās, Alis bija noguruši šodien, ejot uz to kanjonu. Jā. Vakar bija vienkārši abrīnojami meitenes to izdarīja. Jā, tā kā meitenes tālači. Nu, protams, kad aprīkojums, viss tas tā gatavošanās, tas ekipējums un viss tas jau arī iedod papildus stimuliņu, kad tev tas ir jāizdara, tu to vari, jā. Un tas ir forši, jā. Mēs to izdarījām, mēs ar to esam lepni. Starp debesīm un zemi, kur mākoņi glāsta klinšu virsotnes, paceļas meteori, viens no pasaules neparastākajiem klosteru kompleksiem Grieķijas sirdī. Uz šiem gigantiskajiem smilšakmens stabiem, kas veidojās pirms aptuveni 60 miljoniem gadu, cilvēks kāpa nevis pēc slavas, bet pēc klusuma. Jau 11. gadsimtā šeit ieradās pirmie mūki, kuri uz klints virsotnēm atrada ideālu vietu vientulībai, lūkšanām un sevis aizsardzībai. Apstājamies tādā interesantā vietā, saucās kaut kāda meteora vai meteora klosteri, un reku tur augšā kalnā ir klosteri, tur ir reko klosteri, tur ir klosteris, un tas ir apkārt šitā te baigās klintis. Nu, pabrauksim vēl augstāk, un varbūt varēsim vēl vairāk no augšas redzēt un uzbildēt. Tur vajadzētu būt tādām vietām. Tā kā baigi skaisti. No vairāk nekā 20 sākotnējiem klosteriem šodien aktīvi darbojas tikai 6, taču katrs no tiem ir kā atsevišķs stāsts. Lielais meteoras klosteris, Megalo Meteoro, ir lielākais un vispazīstamākais. Varlāma slavens ar skaistām freskām un bibliotēku. Svētā Stefana klosteris, sieviešu klosteris ar brīnišķīgu skatu. Svētās Trīsvienības ēka, redzama Džeimsa Bonda filmā ar nosaukumu Tikai tavām acīm. Rousano, viegli pieejams un izteikti gleznains. Nikolausa Anapavsasa klosteris, mazāks, bet ar lielu māksliniecisko vērtību. Nu, baigi jau interesanti un iespaidīgi. Tur var tikt arī augšā, bet maksā tas uz 2 dienām 35 eirīši, un cik es saprotu, tur iekļauts ēšana, dzeršana, dejošana, viss pārējais. Nu, kaut kā tā tas izstās, nezinu. Vai jau to skatu. Klosteri it kā karājas gaisā, liekas tie nav cilvēku rokām radīti, bet gan debesu gribā iecirsti. Katrs akmens, katrs kāpņu pakāpiens stāsta par ticību, kas pārvarējusi gravitāciju. Vējš čukst senas lūkšanas, un saules gaisma zīmē zeltainus gaismas starus pār klostera sienām, radot dieva tuvību. Meteora grieķu valodā nozīmē karājošu gaisā, un tā ir ne tikai īpaša vieta, bet pieredze, kas savieno laicīgo ar mūžīgo. Skats no virsotnes aizrauj elpu ne tikai ar augstumu, bet ar to iekšējo mieru, kas pārņem, raugoties pāri Tesālijas ielējai. Šeit, starp akmeni un debesīm, laiks apstājas, un klusums runā skaļāk par vārdiem.
Nu, tad bišķī turpinājums klosteriem. Un te reku var redzēt, kāda viņš izskatās uz akmeni. Šādi. Reku, šādi viņš arī izskatās. Un lejā tur ir pilsētiņa un viža uz upe lejā. Reku, tur ir. Upes tur nav. Fantastiski skati. Fantastiski. Tiešām ļoti skaisti tās meteoru baznīcas. Bija vienkārši kāds meteoru klosteri, jā. Tie bija fantastiski. Tagad bizājam apakaļ uz viesnīcu. Jābrauc ir gandrīz 3 stundas. Un jāpaspēj ir līdz vismaz 7, varbūt pāris minūtes pāris 7. Jo meitenes grib iet bija briesmīgi basēnā. Tur ir basēns pavelt tajā mūsu viesnīciņā. Un gribētos tagad iet tajā basēnā, jā. Nu, tāpēc arī te bizāja pa Maksas ceļu. Nu, cik vien var, cik vien tas auto velka. Jo, principā, ja apskatās, kāda ir intensīvas satiksme, cik intensīva ir, ja? Tad reku, cik daudz auto mums ir priekšā, un cik daudz auto mums ir aizmugurē. Viens ir. Pievienojās sekotājs tev. Man ir sekotājs jau. Jā, un tie, kas nesakojat man, lūdzu piesakojat manam kanālā. Reku viens piesakojat tikko man. Un tā kaut kā. Tev 2 latviešus piesako. Jā, bet ir ok, atkal mēs tajā meteoru klītīs satikām latviešu pāri vienu. Forši tā cilvēki izklausījās, jā. Tā kā viņiem sveiciens, ja viņi man skatās. Un lai uzrakst kādu foršu sigma. Katrā gadījumā, jā, latviešu satiekam ir. Gan bija, kad kāpām augšā Olimpā, bija latviešu 4, un tagad bija pārīts. Nu, ir ok. Bet tagad viņš Vācijā dzīvo? Nē, viņš teica, ka viņš no Latvijas, nevis no Vācijas. Es pārklausījos. Es nepareizi satiku. Bet tie latvieši... No Jelgavas. Tie latvieši bija... Tie latvieši bija no Grieķijas, jā. Bet 2 no Latvijas. Jā. Un tā kaut kā. Nu labi, tas tā. Tas mašīna ir tikai. Jā. Te ir pāris mašīnītes. Braucam pa Maksas ceļiem. Tur tik pa posmam jāsamaksā kaut kāds €90, 2,95 tādā garā. Jā, droši vien, ka pa Maksas ceļiem dabūšu kaut kādu naudiņas 100 atdot kopā pa visu ceļojumu, bet kā tas ir reizēm to vērts, jo mēs šodien izbraukājam pa to man jau bija tā. Citās valstīs tas mazliet ir tā kā vienkāršāk un mierīgāk. Šeit ir diezgan traki, tikko tu nebrauc pa Maksas ceļu. Tā viss ir slikti. Nu, tā kaut kā īsumā tāds pastāstīšu jums. Vakarā droši vien aiziesim atkal uz to pašu restorāniņu, uzēdīsim kaut kādu gaļīti. Nu, tad jau būs arī rītdiena klāt, jā. Rītā pēc plāniem es īsti neatceros, kas tur bija, bet plāni ir grandios kā vienmēr. Un iespēja arī būs grandios kā vienmēr. Tā kā, lai arī šo nākamo dienu nepalaist garām, nu, pa to zvaniņu jums tur jauks. Tagad ir to papelīt kliņ pa to zvaniņu. Un uzsitām pa to zvaniņu, un tad jūs taču neko nepalaidīsiet garām. Tā kā tā, mēs turpinām ceļu, un tad jau ka vakarā kādu īso filmiņu uzfilmēšu. Nu, ko ir arī foršs basēniņš mums tajā viesnīciņā, mēs jau peldās. Vajag forši viss notiek, ne? Un tā kaut kā. Es kaut kā šodien mēģināšu rītā nopelnīties, tā kā tā. Bet jā, vakarā tad, pareizi, mēs esam atgriežies baigi laicīgi, mēģinās pat uz basēnu paspēt, tas bija pats svarīgākais. Un tad vakarā visdrīzāk uz restorānu. Nopeldējāmies, bet meitenes nopeldējās, un tagad šādas skaistas apucētas ies uz restorānā kā vakariņās. Iesim atkal uz to pašu restorānu, tad tiešām bija ļoti garšīgi. Pamēģināsim varbūt kādu citu ēdieniņu. Un tā kaut kā. Vakars ir pasakājums, palika šobrīd vēsāks, kaut kā 28 grādi. Nopeldējās meitenes, viņām esot baigi labi. Es ielīdīšu augstā dušā, man arī būs baigi labi. Un tā kaut kā. Tie arī tur krik taisa. Viņiem arī baigi labi. Rītā atkal tripiņš būs, bet to jūs uzzināsiet pēc tam.
Es vēl neesmu paskatījies, kur, kas, kā, kad. Tagad tā, uzēdīsim, parādīšu, ko mēs ēdam šovakar. Nu, ja kādam interesē. Jā, ja kas par cenām runājot. Iepriekšējā reizē restorānā mēs samaksājām 61 eiro. Un, manuprāt, tas liekas, ka ļoti, ļoti maz tas ir. Nu, patīsimies, cik šodien sanāks, bet, nu, manuprāt, tas ir tā ļoti, ļoti cilvēcīgi. Jā, viņiem uz pārtiku ir 13% tikai PVNs. Uz alu, uz saldumiem 24%. Iepriekš nogaisojām grieķu salātus. Fantastisks fetas siers, viņiem ir šādi grieķu salāti izskatās. Nekas īpašs, vienkārši sagriezti sīpoli, paprika, tomāti, gurķi, olīvas nedaudz, eļļa uzlieta un siers. Un visdrīzāk, ka drīz arī atnesīs mums grauzdāt maizīti. Mums atnes jēru, šitādi te daudzumiem. Un filē atkal viss jāsa fantastisks. Viņš ir dievīgs. Viņš ir dievīgs. Zini, tad atkal dzīves skrien. Dievīgs. Vienkārši fantastisks. Fantastisks. Ēriks saka, ka vakar dzīves skrēja. Nē, aizvakar, kad mēs ēdam. Šodien atkal dzīves skrien. Pierījāmies pamatīgi. Jēs bija fantastisks. Vists filē arī superīgi. Mums beigās oficiāns vēl piedāvāja, mēs negribam arbūziņu uzēst. Tur mums atnes arbūziņu uz šķīvi. Nu, tad pilns šķīvis bija. Vēs, augsts, pasakains, sulīgs. Salds tāds. Var redzēt, ka tepat aiz žoga dārzā izaudzis ir vecīši. Fantastiski. Ērika? Vēl tikai tev vecīši izskatās. Jā, dāmas un vecīši fantastiski. Eri, ko tu teiksi par šo vakaru? Nāks vēl? Tas nozīmē, ka jā. Sieva, varbūt kāds komentārs ir? Alis, viss bija garšīgi. Nāksim vēl? Nē, nu, zin kā, ja ir jāiesaka restorāns, nu šis nav restorāns, tā ir tāda, zin kā, lai pasaka, ģimenes restorāns. Ja reāli strādā ģimene, viņi tur sēž aiz mums tur pie viena galda, tur gan mamma, tētis, brālis, dēls un viss pārējie, ja? Paši sēž kaut ko runājas, tusē, un tad pieiet pie vieniem viesiem, otriem, trešajiem apkalpo. Fantastiski, tiešām fantastiski. Ja mēs runājam par garšām, tiešām jūs ķipēdat kūku, kā izskatās, jā. Ja mēs runājam par garšas īpašībām, par garšām, ko mēs šeit baudījuši esam, jā, godīgi teikšu, es Latvijā tik garšīgu ne steiku, ne jēru, ne vistas filēju neesmu ēdis. Nezinu, kāpēc un kāpēc ar to, kā tas asociējās un ar ko. Nav nejausmas. Kartupeļi ir sūdīgi. Grauzdēta maize ir garšīga. Viņi tiek izmērcēti tā kā olīveļa apsmērēti, ja, un izcepti. Maize garšīga. Jērs dievīgs. Katrs gabaliņš, mēs kaulus nolaizījām katram jēra gabaliņam, un viņi vēl atvainājās par to, ka viņiem pietrūka tā kā mums veselai porcijai. Un interesanti tas, kad viņi pasaka, kad uzrakstīts rēdienkartē nevis porcijas cena, bet kilograma cena pa jēru. Un tad viņi tur pasniedz kaut kāds 700 gramus vai kā, nu, kaut kā tā. Tieši tāpatās arī bija, kad mēs ēdām aizvakar, bija kilograma cena par lielopu 32 eiro, un ko finālā mēs samaksājām 18 eiro pa porciju. Bet tur bija paliels gabals, kaut kādi 500 gramu apmēram, ja? Un tad mēs samaksājām tieši to summu, kas ir pa vienu to gabalu, ne kapēku vairāk. Nezinu, kāds vēl rēķins būs šovakar, nedomāju, ka tur būs kaut kāds kosmos, es domāju plus mīnus ap 60 eiro, bet es jums to arī pēc tam parādīšu. Nu, kaut kā tā, nu. Mēs šoreiz arī mazāk paņēmām, mēs paņēmām vienu vistas filēju, vienu jēru tikai, ja, 2 salātus gan paņēmām, ja, grieķi, bet, nu, kaut kā tā. Nu, ok, nu, atnesīs rēķinu, pieslēgšos. Nu, tā apmaksāja rēķinu. Šodien tas samaksāja 56,50, nu, priekš 4 cilvēkiem un priekš tā, ko mēs apēdām. Kastītē līdz šodien mēs visu apēdām. Nu, jā, mēs vakar vēl paņēmām līdzi, jā. Bet šodien
Laikam tas, ka mēs tur vazājāmies un viss ir ļoti garšīgi, mēs apēdām visu. Labi, palikās priekšā mēs. Nu, labi, nu, beidz tagad Ja mēs te nāksim muļķības atkal, runāt. viss Nu. nevajag atkal. Šitā, šitā. Ne, pirmajā reizē gribējās, bet tad... Iesaku šito te mājas restorānu, es varētu nosaukt. Jā. Nu, kas tur vēl? Jā. Tagad tā, ģimenes restorāns.